Pamežā zem solstaru cauraustiem koku zariem un krasēnām pļavas ziediem bijās šaura taciņa, pa kuru garām diškļavai robežielā līksmi dziedādams cilpoja pelēns. Pelēns gāja pie savu draugu Lācēnu. Viņš satika vāveri un prasīja viņai ceļu, viņai īsāko ceļu. Visas normālas peles jau sen steidz sarūpēt ziemai barību un slēpja salās, nevis bizina apkārt dziedādamas. Bet ja tu būsi tik drosmīgs un aiziesi reku pie tiem 2 suņiem un saskaitīsi, cik tiem abiem kopā ir zobu, tad es tev pastāstīšu, kur jāiet. Pelēns saņēma drosmi un aiztepināja līdz nebēdnīgi noskaņotajiem suņiem un palūdza, lai tie pasmaita ar cik platu vien smaidu iespējams. Suņiem no šāda lūguma sanāca smiekli un viltīgais pelēns aši vien saskaitīja visus suņu zobus. Vāveri bija tik pārsteigta par pelēnu idejām, ka paspēja vien tik iespurkties, un prom pa zariem bija, ka nošvīkstēja vien. Nospriedis, ka vāveri no koku zariem noteikti redz tālāk, pelēns arī nolēma pakāpties kādā kokā. Viņš gan itin labi atcerējās, ar ko beidzās 2 iepriekšējie kāpieni kokos, bet tik jaukā un saulēnā dienā viņš ne no kā nebaidījās. Izrādījās, ka tas ir kāds vecs ozols un tā zarus stutēja 4 stabi, lai zari vējā nenolūstu. Pelēns aši pārlēca uz blakus esošo līko priedi, lai tik nenodarītu pāri lielajam ozolam, un no priedes pavērās brīnum jauks skats. Tur jau nevar izbraukt. Kāds bija? Atstāja mašīnas cienam? Viņa jau projām netiks bez mums. Nē, jānoliek šķērsām, lai vispār netiek projām. Nu jā? Nē, es par šito nebrauc. Man jau pietiek ar Nu nē, viss tāds ir ar baigiem kritumiem. Cik tur ir kilometrs? Došu. Tad viņa apkārt atbrauc. Pārsteigtais pelēns ieraudzīja kaut kādu dīvainu brīnumu lauka vidū, kas griežas un grab, un tam bija 13 lāpstiņas. Diez, kas tas tāds ir par spoku, tam es tūm labāk neiešu, nodomāja pelēns un pavēra skatu uz otru pusi. Tur lepni izslējusies stāvēja baznīca ar visu savu zvanu torni, ko ieskāva 4 kolonnas. Arī tas laikam nebūs pareizais virziens ceļā pie Lācēna, noskuma pelēns. Maiks vējiņš kutināja pelēna vēderiņu un palieca koku zarus uz sāniem, un pelēns priekā iesaucās: "Reku tie bumbuļi un pīķbumbuļi!" Visi vēl savā vietā stāv kā dzīvi. Tas ir īstais ceļš pie Lācēna. Labsajūtā pelēns pavisam apreiba. No priedes zara patiešām varēja redzēt tālu gar visu mežmalu līdz pat vietai, kur upītē ietekcējis strautiņš. Pelēns sirsniņš sāka sisties straujāk, iztēlojoties, kā viņam pavisam drīz satiks savu draugu Lācēnu. Ak, ja vien man būtu spārni, nu kaut vai sīki zvirbuļa spārneļi, es tagad taisnā ceļā aizspurktu pie Lācēna. Tā, ka viņš beidzot savu īsto ceļu bija atradis, pēkšņi no dobuma izlīda pūce un sāka viņu aicināt uz tēju. Diezgan lietprātīgi no pelēna puses, jo pūce jau principā ēd peles. Bet pūce teica, ka viņa šodien neēd peles. Nu, pelēns piekrita. Šausmas, ne? Tiem bērniem māca. Nu, ot. Un pūce pēc tam pastāstīja, kāpēc viņa neēd peles, tāpēc, ka viņai ir diēta. Viņa vispār dzer tikai tējas, jo viņa ir baiga resnā, jo viņa ir ieskatījusies zvirbulēnā. Un viņš jau noteikti neskatīsies uz tādu resnu pūci. Šis man pasaka. Jā. Tad pelēns sāka pūcei visādas stāstīt visādas muļķības, ka viņa tomēr ir dieva un ka nav tik slikti un ka gan jau zvirbulēns viņai patiks un tā tālāk. Pūce sākumā sāk noticēt, bet tad beigās pelēns izmantoja salīdzinājumu, ka, nu jā, tu jau izskaties kārna kā vārna. Un
tas pūcei vairs nepatika. Laikam jau būs vien man jāatsāk ēst peles. Izdzirdes par peļēšanu, pelēns no jauna izšļakstīja visu tēju un pūcītē nācās piepildīt pelēnu tasīti otro reizi. Ūja, iepīkstējās pelēns. Es gan domāju, ka tējas tev ir ļoti palīdzējušas. Katrā ziņā ir redzēts arī daudz rasnākas pūces, ar tādiem vaigiem, kā tādai divkupolu observatorijai. Un tāda pūce nemaz nevarētu uzkāpt pa šitām te 230 betona flīzītēm, kas ved no ceļa līdz mājai, līdz ar to es pat teiktu, ka tu esi slaida pūce. Liekuļot, tas gan īsti nebija pelēna dabā, bet dzīvot taču gribējās. Izdzirdējusi, ka viņa esot slaida, pūcīte sāka lapatikā grozīt savu apaļo vēderu spoguļu priekšā un priecīgi atkārtoja: Ūja, slaida pūce, ūja! Jā, pelēns piebilda, ļoti slaida. Es pat teiktu tik tieva, kā tas akmens, kas te nolikts Jānim Ikauniekam. Pucei jau sāka un pamodās tomēr mednieces instinkts un gribēja tomēr to pelēnu apēst. Bet pelēns izdomāja, ka jāpiedāvā pucei, kas viņam somā tā netīšām gadījās, zivis, kurām acis bija zaļā, zilā un dzeltenā krāsā. Iedeva pucei kā dāvanu. Pa to laiku pats aizbēga pie sava drauga Lācāna. Kočakuši. Beidzot, man kadrs nešūpoja. Cik ir daudz? Diezgan Cik jums? Sāksim ar to. Mums ir versijas. Cik jums ir versijas? Galvenais maiši neaiztiks. 208, 230, Oho. 200... Cik jūs skaitījāt? 228. Viens cilvēks? Visi divas reizes. Kāda jums ir izglītība? Nepabeigta pamata. Tas ir izglītība. Cik jums sanāk? 228, jā? Jā, 228. Nu, it kā 226, bet tur vēl bija divas tās paralēli. Bet augšā bija divas Augšā blakus paralēli, un apakšā bija divas blakus tā lejā. Nu, tad 230. Nu jā, tā mums variants sanāk. Bet tā, kurā es uzskatu, Šitais te tas uzvārds. Nu, tu jūs nepaskatījāties? Nu, ir Bet Ikaunieks, jūs bet liekat kādā formā tā Tā Viņā kā te nav prasīts rēķinājuši. Ikauniekam. Ikaunieks kam? Davai reiķinām. Ejam, netraucējiet mums dzīvot. Nē, nevarēja būt, tas pārāk labs. Vai tiks mašīna? Nevar būt, ka es neticu tam. Nu nē. Izskatās pārāk neticami. Vai arī visi ir Opa! ETS! Jā? Nopietni! FTF. First to find. Pirmie, kas atrod slēpni. Mūsu gadījumā pirmie atradām geo pasākuma norises vietu. Tā viss tur. Diemžēl tikai otrie. Mēs tur LR ratā kaut kur aizbraucām. Mēs gan neaizbraucām. Kas tur ir? Ar viņām ir jāaiziet tur, kur, ķēzars iet, jā? Tā kā jā vai tā kā nē. Nē, pasaks beigas. Morāle. Neielaisties pārliekas garās sarunās ar magleriem.